Sveicināti jūs mājās, Kurzemes televīzija 30 minūtes kopā ar jaunākajiem notikumiem un notikumiem, kurus piedāvāsim jums nedēļas nogalē. Studijā Gonda Pūrniece. Šonedēļ Ventspils pilsētas domē pulcējās daudz dzīvokļu māju apsaimniekotāji, lai vienas dienas seminārā apgūtu jaunāko likumdošanā, kas skar īpašumu pārvaldību. Namu apsaimniekotāju sabiedrību pārstāvjus, kooperatīvu vadību un pārvaldniekus interesēja tādi jautājumi kā piespiedu zemes noma, normatīvie akti un parādu piedziņa. Viena daļa parāda tiek piedzīta tiesceļā, bet ja īrnieks joprojām sameklējums konkrēti adresē, visu varot nokārtot daudz vienkāršāk. Ja cilvēks dzīvo uz vietas un viņš ir sasniedzams, tad jau var runāt par to, ko darīt. Jo katram īpašniekam ir jāsaprot, ka parāds pats nekur nepazudīs, ka ir jādomā, kā to problēmu risināt, tiekams tā problēma mums nav samilzus ļoti liela. Ja? Tātad pārvaldniekam būtu jāiet un jārunā par parādu atdošanas grafikiem, par kaut kādām iespējām varbūt atlaidēm, ja no līguma soda, ja, vai no nokavējuma procentiem. Tāpat varbūt runa par kaut kādu sanitāro kopšanu, ko varētu darīt paši dzīvokļu īpašnieki. Samaksāt ar darbu? Jā, tieši tā kā tie risinājumi jau ir, ja tikai būtu sarunas partneris. Problēmas ir tad, ja mums nav ar ko runāt, ja cilvēki ir īrijā. No 2010. gada 1. janvāra stājies spēkā jauns dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Tas paredz zinām profesionālās kvalifikācijas līmeni tam cilvēkam, kas ievēlēts par apsaimniekotāju. Vai tas nozīmē, ka neprofesionāļi tiks atlaisti? Protams, likums prasa šo izglītību, bet no otras puses var teikt, ka likums neparedz sekas. Ja? Tā kā jāņem vērā ir, ka ja pārvalda savu dzīvojamo māju, kas ir lielāka par 1500 kvadrātmetriem vai svešu dzīvojamo māju, tad ir jābūt šim 4. profesionālas kvalifikācijas līmenim. Savukārt, ja pārvalda savu māju, kas ir mazāk par 1500 kvadrātmetriem, tad pietiek ar 3. profesionālas kvalifikāciju. Savu māju, tas ir savu dzīvojamo māju? Dzīvojamo māju, tātad, ja pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku kopības dibinātas sabiedrības, valdes priekšsēdētājs. Zināms, kādi pienākumi ir īrniekam? Maksāt, rūpēties, pārvaldīt, bet kādi pienākumi pret mājas iedzīvotājiem ir pārvaldniekam? Pārvaldnieka pienākumus nosaka 2 dokumenti. Viens ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas stājās spēkā pagājušā gada 1. janvārī, kur ir noteikts obligātās pārvaldīšanas darbības. Un otrs dokuments ir ar dzīvokļu īpašniekiem noslēgtais pārvaldīšanas līgums, kurā ir atrunāts, kuras konkrēti pārvaldīšanas darbības pārvaldniekam ir jāveic. Skaitā sapulces ir atrunāts, nav tā, ka likums nosaka 1 reizi gadā, varbūt arī 4 reizes. Varbūt arī 4 reizes un varbūt katru dienu. Jā. Varbūt tā, ka ir jāuzrāda kaut kādas bilances, varbūt tā, ka nav jāuzrāda. To vienojās katra māja. Tieši tā. Tātad kungs un pavēlnieks ir dzīvokļu īpašnieku kopība, un pārvaldnieks ir viņa darbinieks. Un, uz kādiem nosacījumiem šis darbinieks ir nolikts, uz tādiem nosacījumiem viņš arī strādā. Pat ja viņš nav izglītots šobrīd, arī sodīt viņu nevar, galvenais, lai rezultāti. Pirmkārt, nav kas soda, ja? Nav nevienas valsts institūcijas, kas varētu kontrolēt, ir vai nav. Ja? Un arī nav noteikts, kā tad jārīkojas, ja šis kāds gadījumā konstatētu, ja? Ka tur ir pārvaldnieks, kas neatbilst šīm prasībām. Tā kā tas ir katras dzīvokļu īpašnieku kopības pagaidām atbildība. Tā kā nekustamā īpašuma pārvaldniekam šobrīd svarīgs ir kvalifikācijas jautājums, tad Ventspils domas rīkotā semināra noslēgumā visiem tika izsniegts apliecības par darbu. Viens no būtiskākajiem jaunumiem Ventspilī šogad jūlijā stājās spēkā Ventspils pilsētas domas taisītie noteikumi, kas paredz būtisku līdzfinansējumu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas labi iekārtot zemes gabalu ap savu daudzdzīvokļu māju. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu gan stāvlaukumam, gan trotuāram, pat apgaismojumam, arī bērnu rotaļlaukumiem, soliņiem un atkritumu urnām, arī tehniskā projekta izstrādē un būvuzraudzībai līdz pat 75% apmērā. Gonda Pūrniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Pilsētniekiem esot jāzina, kā dzīvo lauku ļaudis, tāpēc jau 10. gadu pēc kārtas Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā tiek rīkota pagastu diena. Šogad tajā piedalījās 12 pagasti.
Neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, ar kuriem saskaras zemnieki Eiropas Savienības uzstādīto noteikumu dēļ, dzīve laukos turpinās. Zemnieki audzē savus dārziņus un augļus, amatnieki veido un piedāvā Latvijas tirgū savu produktu. Pozitīvā ziņa ir tā, ka dzīve Kurzemes ciemos vēl turpinās. Pagastos tomēr daudz maz ir saglabājušās. Tie uzņēmēji saglabājuši darbvietas iedzīvotājiem, ir vairākos pagastos, kur ir atvēruši jaunas ražotnes, piemēram, teiksim, Vārvas pagastā šobrīd bijušajā Leča Krodziņā ir ražotne, kur ražo sukādus un dažādu veidu sīrupus. Tāpat ir atvērusies saldētavu Vārvas pagastā, kurā ir 6 nodarbinātie, tā kā faktiski jau īpaši uzņēmēja darbība pagastos samazinājusies nav. Daudzi Ventspils novada iedzīvotāji strādā savās mājās, bet citi braukā uz Ventspili. Kā atklāja Ventspils novada domas priekšsēdētājs, pēdējā laikā pārvietošanās uz pilsētu kļūs apgrūtinošāka, jo benzīns tagad ir dārgāks, tāpēc arī izdevumi palielinājušies. Attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli Kurzemes novadu vidū Ventspils novads ieņem 1. vietu. Attiecībā uz vienu cilvēku novads samaksājas pat vairāk nekā Liepāja. Mūsu ļaudis likumīgi strādā un pelna. Šis gads ir bijis ļoti bagātīgs mūsu mežos, un mūsu daudzi novada iedzīvotāji ir izmantojuši šo iespēju ogot un lasīt sēnes, un faktiski ir pat tāda ziņa informācija, ka var dienā nopelnīt no 50 līdz 90 latiem, un teiksim, šie uzpirkšanas punkti pat nopelna, uzpircēji nopelna pat vairākus tūkstoši mēnesī. Tā kā es domāju, ka ja cilvēks pats meklē, pats grib darboties, tad arī ir iespēja nopelnīt. Novada domas priekšsēdētājs, tāpat kā daudzi citi pašvaldību priekšsēdētāji, negatīvi vērtē Labklājības ministrijas priekšlikumu par pārcelšanās un transporta pabalstiem, kuru mērķis ir motivēt cilvēkus uzlabot savus dzīves apstākļus. Faktiski laukos, ja cilvēkam, kuram ir zeme un atnāk uz pagastu un prasa pabalstu, un ka viņam galīgi nav ko ēst, nu tad ir jāsadod tādam kārtīgi pipari. Jo faktiski es domāju, ka tas neatrisinās to problēmu. Jo, ja tas cilvēks ir atradis vietu laukos šobrīd, tad arī viņš var atrast to pilsētā. Bet ja viņš nav atradis šobrīd laukos, kur tomēr ir daudz lētāk šī dzīvošana nekā pilsētā, tad es neticu, ka viņš varēs arī atrast to pilsētā. Amatnieki, zemnieki un uzņēmumu pārstāvji tikās 10. reizi, un katru gadu, kā novērojuši organizatori, šajos svētkos ir paveicies ar laika apstākļiem. Pagastu dienā vienmēr spīd saule. Visiem sanāk kopā vienu vietu Ventspilī un tajā pašā laikā pietuvināt lauku dzīvi pilsētai, kaut uz vienu dienu izdodas pateicoties Ventspils novada sieviešu biedrībai Spārni. Šī ir tādi rudenes noslēguma svētki, principā, kad katrā pagastā jau ir beigušies mazie pagastu svētki, tad mēs šeit esam visi vienklopus, lai mēs varētu parādīt, ko mēs esam garajos ziemas vakaros uzauduši, uzadījuši vai kaut ko citu izdomājuši. Un šeit mēs vienklopus to visu varam parādīt. Šī ir tāda jubileja 10. gada diena, un var teikt, ka katru gadu ir audzis to pagastu atsaucību, kas atnāk un parāda, kas viņiem pagastā ir. Es atceros, pirmies bija tādi ļoti bikli, tie tāda mēģinājumi atnākt pa vienam, pa diviem tādiem no uzņēmējiem, kas parādīja, kas viņiem vispār notiek. Bet tagad es skatos, katrā pagastā vismaz kā 3, 4, ja ne pat 5. Lielajā muzeja teritorijā tika izveidotas pat 2 ielas, piemēram, Amatnieku ielā pārdeva koka, vilnas izstrādājumus un pina grožus, bet Tirgoņu ielā apmeklētājiem piedāvā iegādāties ziedus, zaļu, tējas, dārzeņus, augļus, konditorijas izstrādājumus un medu. Visvairāk apmeklētākā bija iela bez nosaukuma, bet to varētu nosaukt par zupas ielu. Uz ugunskura šeit tika gatavotas visdažādākās zupas, un skatītājus visas dienas garumā izklaidēja dažādi kolektīvi. Kolorītie vīri no Ugāles piedāvāja savus saimniecības produktus. Viens medu, otrs mājas vīnu. Bitiniekam Aivaram Milleram dzīve ārpus pilsētas bija apzināts lēmums. Kam šajos laikos ir viegli, bet laukos ir savu plusu un savu mīnusu. Es esmu dzīvojis arī pilsētā, es varu salīdzināt. Plusu ir tas, ka daba visapkārt ir, pilsētā es nevarēju redzēt, kā tur zīlītes katru dienu, vai ka man briedis nāk dārzā, ābols. To es pilsētā nevarēju redzēt. Jā. Ir klusums, ir miers. Es jums iedošu pagaršot brūklens. Ja? Brūklens, kā zināt, pilsētā neaug. Šis ir laukos tieši arī. Ar to arī ir lauki patīkami, ka tu
savā laikā atrasties savā vietā, pagaršot, teiksim, tās ogas, kas ir, kuras nav jābrauc uz tirgu, teiksim, pirkt. Nevar zināt kā. Piemēram, manā gadījumā man ir viss jāpērk, ja gadījumā es pilsētā esmu. Ja? Un es nezinu, vai tā labākā oga arī nonāks pēc manis, jo, lai šitāds uztaisīt, teiksim, tos vīnus, tas ir, vajadzīgi ļoti labi produkti, teiksim. Dzīvu laukos, tā ļoti grūti, kad es laiku katru rītu, jās novakt. Raža ir un jākop visu. Gita Mārtiņsone, Irina Kurgārdava, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Kādai ir jābūt mūsdienīgai bibliotēkai? Un kā bibliotēka var piesaistīt mūsdienīgus lasītājus? Šos jautājumus nedēļas laikā analizēja bibliotekāri no 10 valstīm. Latvija kolēģu vidū jutās visai pārliecinoši. 5 dienas Ventspils biblioteka uzņēma kolēģus no dažādām valstīm. Pie mums notiek pirmā starptautiskā jauno bibliotekāru vasaras akadēmija globālie bibliotekāri. Un viņi ir izvēlējušies pēc kultūras informācijas sistēma ieteikumu Ventspils bibliotekas, jo šeit ir sakārtot infrastruktūra un mēs esam arī izgājuši apmācības. Iemācīties mūsdienīgu bibliotekas vadību neatteicās arī Latvijas bibliotekāri. Ideja organizēt vasaras akadēmiju jaunajiem bibliotekāriem radās kolēģiem no Ukrainas. Kā vasaras nometnes vietu izvēlējās Latviju, bet Ventspilī ieteica Latvijas bibliotekāri. Mums patiesībā nebija divu domu, ko izvēlēties, jo Ventspilī ir lieliska biblioteka ar savām filiālu bibliotekām, kas lieliski strādā un kurai ir pamats lepoties ar savu darbu, ir lieliska pilsēta un, protams, šīs te lieliskās, skaistās bibliotēku ēkas ar visu iekārtojumu, aprīkojumu. Noteikti tas arī bija kritērijs mums ieteikt Ventspili, jo mēs taču gribam arī labi izskatīties. Galu galā pie mums atbrauc kolēģi no vairākām valstīm un mēs gribam parādīt sevi, savu zemi un savus sasniegumus. Kopumā tika piedāvāts 10 valstis. Pamatā tās izvēlētas no Eiropas, tomēr Ventspilī ieradušies arī eksotiskāki kolēģi. Arī kolēģiem no Botsvanas republikas semināru tēma liekas aktuāla. Mēs visi apspriežam vienu tēmu. Kas ir bibliotēkas koncepts? Kam jābūt modernā bibliotēkā? Kādiem jābūt moderniem pakalpojumiem? Es uzskatu, ka šī ir programma, kas sniedz iespējas visiem, neskatoties uz to, vai tā ir liela pilsēta vai rajona centrs. Šeit ir sapulcējušies jaunieši, kas ir entuziasti, un 6 mēnešu laikā visi var savas idejas apvienot. 4 dienas pavadījām Ventspilī, un pēc šīs nometnes mēs visi turpināsim sadarbību. Šobrīd biblioteka vairs nav tāda, kā tā bija pirms 20 gadiem. Vai biblioteka ir moderna, nosaka viens faktors, vai biblioteka ir apmeklēta. Ja tajā nav cilvēku, tad šie pakalpojumi cilvēkiem nav vajadzīgi. Austrum Eiropā bibliotēkas ir tukšas, un tas ir slikti. Jāuzdod jautājums, kādas ir sabiedrības vajadzības, kas ir mainījies. Bibliotēkai uz jaunumiem jārēģē. Jauno bibliotekāru tikšanās ļauj noskaidrot, ka daudz vietu bibliotekāru līmenis krietni atšķiras. Ir tādas, kur tiek piedāvāti tikai drukāti izdevumi. Mūsu bibliotēkas atšķiras no Latvijas. Tās tehniski ir mazāk attīstītas. Tādas bibliotēkas kā Pārvens bibliotēka mums nav vispār. Prioritātes mainās. Mēs lasām mazāk, bet lasām. Gan īziņas, gan reklāmas, arī elektroniskās grāmatas. Dzīves temps palielinās un cilvēkiem vairs nav tik daudz laika lasīt, cik agrāk. Bibliotēka to ilustrē. Botsvanā, kas atrodas Āfrikas kontinentā, darbojas 100 bibliotekas, tās pārsvarā apmeklē jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Lasītāji kļuva vairāk brīdī, kad ieviest bezmaksas internetu, tomēr kopumā apmeklētāji nav daudz. Aizvadot nedēļu Ventspilī, jaunie bibliotekāri saņēmuši daudz vērtīgu padomu un ar deksmi atgriežas mājās, lai tos realizētu. Es atbalstu tādu starptautisku bibliotēku voluntierismu. Vienas valsts kolēģis var kādu nedēļu strādāt citā valstī un otrādi. Mēs par šādu projektu balsosim. Vienas valsts bibliotekāri viens otru pazīst, bet šeit var satikt citas kultūras, citas reliģijas. Botsvānu, Vietnama ir dalībniece arī no Kolumbijas. Kad domājām, ka mums ir problēmas, salīdzinot saprotam, ka pie mums vēl viss ir labi. Vispirms es gribētu, lai bibliotēkas atzīmē uz kartes, lai mēs būtu pamanāmāki, lai studenti par mums uzzinātu un mācētu atrast. Ventspils izvēlējusies mērķi bibliotēku veidot kā pilsētas apskats objektu.
Lieliska arhitektūra un moderni piedāvājumi lasītājiem apmeklētāju skaitu vairāk reižu palielinājuši. Gonda Pūrniece, Tatjana Saksagānska, Indra Žodziņš, Kurzemes televīzija. Šajā nedēļas nogalē daudz viet Latvijā tiks pacelti Eiropas kultūras dienu karogi. Šī gada kultūras dienas veltīts Baltijas jūras piekrastē un iekšējiem ūdeņiem, tāpēc tieši Kurzemē varēs apskatīt visvairāk objektu, kuriem kultūras mantojuma dienu laikā tiks atcelta apmeklējuma maksa. Tikpat interesanti iespēja klausīties bezmaksas lekcijas un doties bezmaksas ekskursijās. Liepājā sestdien pasākumu noritēs promenādē. Grobiņā tiek rīkots seminārs novadpētniekiem. Talsos mantojuma dienu pasākumu noritēs Vilkumuižas ezerā. Par steķu vēsturi stāstīs Kolkā un Mazirbē. Bez maksas sestdien būs apskatāmas arī Papes, Ovišu un Užavas bākas. Bet sestdienas vakarā visi aicināti ekskursijā pa Kuldīgas tiltiem. Tie ģimenē var būt visvērtīgākie brīvdienu plāni. Ventspilī Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi sāksies jau piektdien. Atklājot Eiropas kultūras mantojuma dienas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Francijas institūts Latvijā un Ventspils muzejs aicina uz lekcijām Ventspils Livonijas ordeņa pils kapitulu zālē. 3. piektdien vēsturniece Ingrīda Štrumfe stāstīs par kuģu būvs laikmetu Kurzemes ziemeļu daļas piekrastē. Lekcija veltīta laikam, ko vēsturniece nodēvējas par burinieku gadsimtu. Bet 3:30 arhitekts Vinsants Žuvs no Bretaņas Francijā stāstīs par piekrastes mantojuma bagātībām, to saglabāšanu un aizsardzību. Savukārt sestdien Ventspils pie jūras brīvdabas muzejs līdz pat 6 vakarā būs apskatāms bez maksas. Sestdien lekcijas par kultūru un vēsturi varēs klausīties arī Jūrkalnas tautas namā, un visās minētajās vietās mastā tiks pacelts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs. Šīs nedēļas nogalē ventspilniekus aicina piedalīties arī Eiropas Savienības fondu projektu atvērtajās durvju dienās. 8. un 9. septembrī visā Latvijā ar saukli atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas finansējumu palīdzību. Atvērtajās durvju dienās piedalās arī Ventspils uzņēmumi. Sestdien 8. septembrī un arī svētdien 9. septembrī apmeklētājus gaidīs 2 pašvaldības uzņēmumi – Ūdeka un Ventspils labiekārtošanas kombināts. No 9 rītā līdz 11. Ventspils labiekārtošanas kombināta atkrituma apsaimniekošanas procesu varēs vērot, dodoties uz Vārves pagasta pentuļiem, bet Ūdeka apmeklētājs gaidīs no 11. rītā uz stundu garu ekskursiju pa dzeramā ūdens atzelžošanas staciju Tālstielā. Bet no 12. līdz 1. Ūdeka aicina interesantus uz notekūdeņa attīrīšanas ietaisēm Ziemeļielā, kur varēs klātienē redzēt, kā netīrie sadzīves notekūdeņi atkal kļūst tīri. Tā ir iespēja iegriezties minētajos uzņēmumos gan ar ģimenēm, gan klašu kolektīviem, jo ekskursijas ir bez maksas. Par to, kā Eiropas Savienības atvērtās durvju dienas noritēs Ventspilī, nākamajā sižetā vairāk skaidros mūsu kolēģis Olvija Demante. Eiropas Savienības fondu projektu atvērtajās dienās tiks prezentēta Eiropas Savienības kohēzijas politika, kuras rezultātā Latvijā realizēti vairāk nekā 5000 projektu, 2,5 miljārdu latu apmērā. Tās ir visnozīmīgākās investīcijas Latvijā. 8. un 9. septembrī visā Latvijā par godu Eiropas Savienības fondiem, kuri ir ieguldījuši plānošanas periodā 2007–2013 3,2 miljonus līdzfinansējumu dažādu projektu īstenošanā, rīko atvērtās durvju dienas. Ventspils pilsētas doma šo dienu laikā iedzīvotājiem piedāvās iepazīties ar 2 Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Vārves pagastā atkrituma apglabāšanas poligonā Pentuļi varēs uzzināt par Ventspils reģionu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta 2. un 3. kārtas īstenošanu. Savukārt pašvaldības Sijā Ūdeka demonstrēs ūdenssaimniecības attīstībā paveikto. Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī jau tiek īstenota kopš 2003. gada, tātad nākošā gadā jau būs 10 gadu. Šajā laika periodā ir sasniegts daudz, ir izbūvēti jauni ūdensvadu un kanalizācijas tīkli,
dot iespēju gandrīz 97% pilsētas iedzīvotāju lietot centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumus. 8. un 9. septembrī pašvaldības Sijā Ūdeka pulkstens 11. aicina iedzīvotājus uz dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kur varēs apskatīties, kāda tad izskatās mūsu stacija, kā notiek dzeramā ūdens atdzelžošanas process un uzzināt vairāk par ūdenssaimniecības attīstības projektu, kas Ventspilī tiek realizēts jau vairāk kā 10 gadus. Un pulkstens 12. interesanti tiek aicināti uz notekūdeņa attīrīšanas ietaisēm, kur savukārt atkal būs ekskursija pa teritoriju un varēs redzēt, kā tad šis sadzīves kanalizācijas ūdeņi, kā viņi kļūst tīri un kāds ir šis process, līdz netīrais ūdens tiek attīrīts un novadīts Baltijas jūrā. Jau 2005. gadā Ventspilī ar Eiropas Savienības atbalstu no jauna uzbūvēti un nodoti eksploatācijā 2 nozīmīgi objekti – dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī rekonstruēta dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Projekta nākamajās kārtās tiek turpināts iesāktais darbs pie Ventspils pilsētas ūdens saimniecības infrastruktūras sakārtošanas. Eiropas Savienības projektu atvērto durvju dienas ir bezmaksas pasākums, kur var apmeklēt jebkurš iedzīvotājs. Interesantiem, kas gribēs apmeklēt abas iestādes, gan dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, gan notekūdeņa attīrīšanas ietaises, bet kam, piemēram, nav pieejams savs transports, Ūdeka nodrošinās bezmaksas transportu. Mēs pēc ekskursijas pa atdzelžošanas staciju nogādāsim tos interesantus, kur vēlēsies uz notekūdeņa attīrīšanas ietaisēm. Papildus informāciju par šīm Eiropas Savienības fondu rīkotajām atvērtajām durvju dienām var iegūt mājaslapā www.esfondi.lv, kur ir karte par pasākumiem pa visu Latviju, vai arī var apmeklēt Ventspils domas mājaslapu, kur ir informācija izvietota, gan arī Ūdekas mājaslapu www.udeka.lv, kur tāpatās būs šī informācija, kur, kas un arī kontaktālruņi, ja kādam ir vēl kādi papildus jautājumi un gribās uzzināt kaut ko vairāk, pirms dodas pie mums. Ūdenssaimniecības attīstības projektu mērķis ir uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī. Nākotnē iecerēts nodrošināt līdz pat 100% ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā. Pirmais septembris aizvadīts un skolu audzēkņi un studenti būs aizvadījuši jau pirmo mācību nedēļu. Jaunajā studiju gadā Ventspils augstskolā studijas uzsākuši gandrīz 900 studenti, no kuriem 317 ir pirmā kursa studenti. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad visvairāk jauno studentu ir bakalaura studiju programmā vadības zinātnes. Šeit mācīsies 66 studenti, kam seko bakalaura studiju programma datorzinātnes ar 64 studentiem un profesionālā bakalaura studiju programma tulkošana angļu, latviešu, krievu, vācu valodā ar 60 studentiem. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, visstraujākais jauno studentu pieaugums ir bakalaura studiju programmā datorzinātnes. Jau iepriekšējos gados studijas šajā programmā uzsāka vidēji 55 studenti, tad šogad 64 studenti. Jaunajā studiju gadā ir uzsākt arī jaunas profesionālās maģistra studiju programmas elektronika īstenošana, kurā studijas uzsākuši 14 budžeta maksas studenti. Jaunā studiju programma studentiem sniegs teorētiskas un praktiskas zināšanas radiofrekvenču un bezvadu elektronikas virzienā. Programma izveidota, lai nodrošinātu augošu Ventspils elektronikas biznesa sektoru izaugsmi. Uzsākot jauno mācību gadu un atzīmējot savu 15 gadu jubileju, Ventspils augstskolas svinīgās svētku senāta sēdes laikā parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti jeb RTU. Sadarbības līgums starp Ventspils augstskolu un Rīgas Tehnisko universitāti atbalstīs un sekmēs augstskolas savstarpējo sadarbību zinātniskajā pētniecībā, inovācijās un tehnoloģiju pārnesē, studiju procesos, kultūrā un sportā, kā arī administratīvo jautājumu risināšanā. Ventspils augstskola aktīvi piedalās arī valsts nozīmes pētniecības centros. Un, protams, mums ir interese izmantot šo unikālo radioteleskopu arī tālākiem pētījumiem, kas saistīti ar mūsu dažādu jomu zinātniskiem pētījumiem. Ventspils augstskolas studentiem tiks nodrošināts iespējas apgūt brīvās izvēles studiju priekšmets RTU piedāvāto studiju programmu ietvaros un klausīties RTU pasniedzēju vieslekcijas un otrādi.
Ventspils augstskola un RTU ir apņēmušies sadarboties doktorantu līmeņa studiju programmu īstenošanā, sekmējot aktivitātes saistībā ar stažēšanos, promocijas darbu vadīšanu, kopējo publikāciju sagatavošanu un kopējās doktorantūras skolas projektu attīstīšanu. Augstskolas vadība uzsver, ka ir būtiski attīstīt reālu sadarbību kopīgos zinātniskos projektos, un lielā mērā tas būs iespējams pēc Irbenes radioteleskopa renovēšanas. Ventspils vakar vidusskolē jaunais mācību gads sācies ar priecīgu notikumu. Pēc rekonstrukcijas atklāta jaunā sporta zāle. Telpas atslēgas Ventspils mērs Aivars Lembergs nodeva skolotājiem Rētim Silerājam. Svinīgais pasākums, kas veltīts Ventspils vakar vidusskolas sporta zāles atklāšanai, notika senās skolas foajē. Lai dalītos priekā par jaunajām iespējām, apsveikt ieradušies kolēģi no sporta skolas Spars, basketbola kluba Ventspils un arī pilsētas vadība. Vispriecīgākie, protams, pašu zāles apsaimniekotāji, jo sporta zāle gaidīta garus gadus. No 90. gadu vidus, kopš šeit uz pirmo klasīti nāk jau ļoti daudz bērnu, kur vecums atbilst pirmās klases skolēnu vecumam, mēs ļoti gaidījām šo sporta zāli. Pēc svētku uzrunām visi devās uz zāli, lai savām acīm redzētu, kas mainījies. Lai salīdzinātu, kas izdarīts, paskatīsimies, kā šeit izskatījās vēl pagājušajā mācību gadā. Tieši skolēni ar nepacietību gaida pirmās sporta stundas. Šobrīd var redzēt, ka sataisa ļoti labi. Pirmoreiz, kā bija ļoti slikti bija. Jā, šeit bija liela bedre, un tagad vairāk nav. Labāk man patīk, kur rāpties augšā uz šitiem, jā. Jā, un basketbolu vēl spēlēt šitavā. Daudz grozi ir šitā. Jaunās telpas Ventspils vakar vidusskolā iemēģināja arī basketbola klubs Ventspils Karstai meitenes, bet sporta inventāru iemēģināja gan Aivars Lembergs, gan priekšsēdētāja vietnieks Guns Blumbergs. Treneris un sporta skolotājs Rētis Silerājs ir ilgadējs Ventspils sporta pedagogs. Šī būs viņa darba vieta. Tieši viņš bija tas, kurš izjuta vislielākās neērtības līdz šim, domājot par to, kā tad mazajiem sporta stundās padarīt viņus interesantākus un kur sportot un kā sportot un ko mācīt. Bet šajā brīdī tiešām prieks ir milzīgs. Te man ir arī tāds bildis, kāds bija un kāds ir, nu kā, ja par to nepriecēs, tad es nezinu, te bija kā bija. Tagad tā kā ir, tas ir ļoti patīkami. Iemēģināt sporta inventāru publiski atklāšanas dienā ļauj gan skolotājiem, gan skolēniem. Mēs vēl pamēģināsim, jau viss ies vaļā. Pamēģināsim, es kā bērni arī tā jau citāk saģēvas, saposušies, jau es jūtu, kā arī viņu vēlās. Man tik jādara. Ventspils vakar vidusskolā trenēsies arī sporta skolas pārsaudzēkņi. Piemēram, zīmā te formu uzturēs ērētāji. Iepriekš mēs darbojāmies 2. pamatskolā. Es pats sāku trenēties kopš 11 gadu vecuma un līdz pat šim brīdim darbojamies 2. pamatskolā. Bet mums ir tās patīkamās pārmaiņas, ka mēs varēsim sākt darboties jaunā sporta zālē. Visu izrunāsim, sakārtosim laikus un vienosimies. Un es domāju, ka mēs ļoti draudzīgi pastāvēsim līdzās viens otram un ieguvēji būsim ne tikai mēs, bet arī sporta skolas jaunieši. Ziemā zālē mums tiek ieguldīts pats pamatdarbs, tas mums ir ļoti svarīgi, jo airēšana ir tāds kā spēka un izturības sporta veids. Tādēļ fiziskā sagatavotība mums ir nepieciešama ļoti augstā līmenī, lai mēs tieši savā īstajā sezonā, airēšanas sezonā varētu sasniegt vislabākos sporta rezultātus. Rekonstrukcijas projekts ļaus atjaunot arī ģērbtuves, apkuras sistēmu, arhīvu telpas. Ventspilī sporta bāzes turpina attīstīties. Tiek celta airēšanas bāze, tiek projektēts slēgtais skateparks BMX braucējiem. Ventspilī tiek runāts arī par ledus halles paplašināšanu un rit sarunas par futbola laukumu apgaismojumu. Gonda Pūrniece, Taķena Staksaganska un Šodziņš, Kurzemes televīzija. Kurzemes televīzijas ziņu programmas atkārtojumus meklējiet internetā. Pagaidām visu labu!